Dzērstiņš pēc Rīgas domas sēdes nav tikai nevainīga vienas vīna glāzes pacelšana pēc grūtas darba dienas. Tā ir publiskas personas finanšu līdzekļu izšķērdēšana, jo privāta bālīte notika domas telpās. Tā tostarp ir arī darba drošības noteikumu pārkāpšana, jo algoti darbinieki, kuri tika sastapti mēra kabinetā, bija spiesti lietot alkoholu un pakļaut sevi riskiem, jo viņi atradās atkarīgā situācijā kopā ar saviem darba devējiem. Tas tostarp ir arī iespējams darbiņš Knabam, jo, kā mēs redzējām no Elīnas Trējas, Rīgas domas deputātes tvīta, šis pasākums notika pieaicinot tikai tos deputātus, kuri balsoja par budžetu. Mēs esam vērsušies Knaba valsts darba inspekcijā, tostarp arī varam ar lūgumu izvērtēt esošo situāciju. Tikmēr mēs vācam parakstus mēra Kleinberga atbrīvošanai no amata. Kleinbergs ir jāatlaiž ne tikai tāpēc, ka viņš grauj domas prestižu un rīko dzerstiņus pēc domas sēdes. Viņš ir jāatlaiž arī tāpēc, ka viņš nespēja rīkoties krīzes situācijā. Situācija ar Bauskas ielu 15 to pierādīja. Viņš ir jāatlaiž arī par apkaunojošo Rīgas domas budžeta pieņemšanu, kurā tostarp tika ieslēptas kabīnīšu krāsošana par 3000 eiro gabalā. Un citas greznuma lietiņas, kuras Kleinbergs nespēja paskaidrot. Mēs gaidām deputātu parakstus, tos gaida visi rīdzinieki.